Rīgu gandrīz no visām pusēm apjož dabiskie ūdenšķēršļi, pār kuriem vienmēr būvēti tilti. Taču sākotnēji, kad tilta pāri Daugavai nebija, upes šķērsošanai lietoja pārcēlāju laivas un prāmjus, kas kursēja starp abiem upes krastiem, bet ziemā brauca pa ledu ar kamaniņām. Šobrīd Rīgā pāri Daugavai stiepjas 5 tilti, taču agrāk to ir bijis daudz vairāk. Vēsturiskie tilti, pārsvarā pagaidu un pontonu tilti, nopostīti karu un plūdu rezultātā. Pirmais tilts Rīgā pāri Daugavai, laivu tilts, pēc Zviedrijas karaļa Kārļa 12. pavēles uzcelts tikai 1702. gadā. Dzelzceļa tilts ir vecākais no šobrīd pāri Daugavai esošajiem tiltiem un vienīgais, kuram pāri kursē vilcienu satiksme. Tilta projektēšanas darba aizsākās jau 1902. gadā, kad tas bija pazīstams kā jaunais dzelzceļa tilts. Tas ir pārcietis abus pasaules karus, kuri to pakāpeniski iznīcināja. Pirmā pasaules kara laikā Krievu karaspēks uzspridzināja tā 2 kopnes un balstus, bet Otrā pasaules karā, kad tilts bija jau atjaunots, vācieši to pilnībā uzspridzināja. Tiltu pilnībā atjaunoja tikai 1951. gadā. Tam blakus vēl šodien Daugavā redzamas vēsturiskā Zemgales tilta balstu atliekas. Šobrīd tilts īpaši iespaidīgi izskatās tumsā, kad tas tiek izgaismots un priecē mūs katru dienu tumšajos Rīgas vakaros. Nākamais pēc dzelzceļa tilta tika uzcelts Akmens tilts. Tas būvēts 1957. gadā bijušā pontonu tilta vietā, savienojot Kaļķu ielu un Uzvaras bulvāru. Tā sākotnējais nosaukums bija Oktobra tilts. Akmens tilts ir viens no izmantotākajiem Rīgas tiltiem, jo pār to pieejama plaša satiksme. Salu tilts savieno Rīgas centru ar Pārdaugavu, un kā jau pēc nosaukuma var noprast, šķērso Svirgždu salu, Zaķu salu, Lucau salu un Vieķeņu salu. Tā būvniecība uzsākta 1975. gadā, kad to dēvēja par Maskavas tiltu. Pirms dienvidu tiltu uzcelšanas Salu tiltu uzskatīja par sarežģītāko inženiertehnisko būvi Rīgā. Kopā ar visām tilta nobrauktuvēm tas veido 3,5 km garu ceļu. Jāatzīst, ka šobrīd tilts ir ļoti bojāts, vietām pat deformējies, un tam ir nepieciešams remonts. 1981. gadā atklāto Vanša tiltu tautā iesauc par Vosa ģitāru, tā laika komunistiskās partijas līdera Augusta Vosa vārdā. Tomēr tā oficiālais nosaukums bija Gorkija tilts. Vanša tiltu uzskata par vienu no Rīgas skaistākajām inženieru būvēm, kas ne tikai eleganti izskatās, bet ir arī ļoti praktisks. Pēc tilta atklāšanas ievērojami pieauga automašīnu skaits pilsētā. Ieraugot tilta vantis, nevienam vienrīdzniekam tas atgādinās par pašnāvībām un to mēģinājumiem, kāpjot tilta 109 metrus augstajās vantīs. Tāpēc 2012. gadā tiltam norīkoja diennakts apsardzi un apjoza tiltu ar dzeloņdrātīm. Līdzīgi kā dzelzceļa tilts, arī Vanša tilts šobrīd vakaros ir izgaismots. Kad runa ir par dienvidu tiltu, tā vairs nešķiet tik sena vēsture. Tilta būvniecība sākta 2002. gadā, un svinīgi atklāts tilts tika 2008. gadā. Dienvidu tilts ir vērienīgākais un lielākais būvniecības projekts Baltijas valstīs pēdējo 25 gadu laikā. Šobrīd redzamais tilts ar oranžajiem akcentiem kopā ar visām estikādēm un pieveceļiem sasniedz 8 km garumu. Lielu satraukumu radīja tilta nepamatot augstās izmaksas un fakts, ka pie mums esot uzcelts viens no dārgākajiem tiltiem pasaulē. Tomēr, neskatoties uz to, jāatzīst, ka tieši dienvidu tilts ir iezīmējis tiltu būvniecību Rīgā 21. gadsimtā. Tāda Rīga starp Daugavas krastiem izskatās šobrīd, tomēr nekas nav apstājies un tiek plānots jau nākamais ziemeļu transporta koridora Daugavas šķērsojums. Jaunas būvis atstāja būtisku sava laikmeta ierakstu vēstures lapusēs, un izaicinājums uzlabot un attīstīt pilsētas satiksmi turpinās.